tad lūdzu velc kurpes kājā. Un ejam beidzot. Kurien? Pa šeit. Pēdējā dienā dodamies uz Monrepos parku. Apskatīt, kā viņuprāt jāizskatās parkiem. Un spontāni nopeldēties. Lai gan galvenais šīs dienas mērķis mums ir Kanoni Perema Bridge. Bet par to bišķi vēlāk. Es nezinu, mēs esam meža parkā. Vienkārši tāds smuks parciņš tepatās pie Korfu. Starp lidostu un Korfu. 5 kilometri no Korfu. Šeit bija sajūta, ka esam nokļuvuši tādā slepenajā pludmalītē, jo te bija manāmi hemoki, teltis, kur cilvēki izskatās, ka nakšņoja pie šīs pludmales. Pati pludmala nebija liela, bet toties ļoti skaista. Šis gan bija sliktākais mirklis ceļojumā, jo biju peldšortos atstājis telefonu, un kad jau grasījāmies doties prom, sapratu, ka kabata tomēr ir tukša. Sabai izdevās telefonu atrast, bet tomēr super sāļais ūdens jau bija ticis iekšā, un kamēr tiku Rīgā līdz remontam, telefona plata jau bija nokurudējusi līdz pavisam bēdīgam stāvoklim, un izdevīgāk bija iegādāties citu telefonu. Šeit nesam sasnieguši pie Rama Bridge, jeb šo lidmašīnas vērotavu. Tas ir tāds šaurs tiltiņš, kas savieno Korfu vienu daļu ar otru, kur ir diezgan paliela satiksme. Varētu īstenībā visu dienu sēdēt un skatīties, ja negribētos ēst. Šis mazulis bija kaut kāds. Maziņš vai bīts. Ak, mans Dievs, es nefilmēju to. Es nepiespiedu play, un tagad es neredzēju, nenofilmēju. Ej, tu nost. Smuki. Bet viņš baigi šūpojās, ne? Kad laidās lejā. Tāpēc, ka liels? Labi, mēs? Jā, ejam beidzot ēst. Mēs šeit esam tieši stundu. Crazy. Tepat blakus atradām arī kafūzīti, kurā paēst un vērot lidmašīnas. Bija garšīgi un arī skaļi. Viena no ratiem reizēm, kad cīsis grib foto. Tik daudz aizgāja vēl. Tad zini, kas mēs vairāk fascinās? No. Tas sierklis uz salātiem. Tas mīļākais sierklis. Patika? Garšo kalmāri. Mēs ņemsim šādās te priekš sevis noteikti. Jāsapērk pēdējie suvenīri, un tad jau varam doties mājās. Šis ceļojums mums bija gana bagātīgs un piepildīts. Kad tiešām likās, ka ceļojumā esam ilgu laiku. Kura vieta Korfu tev labāk patika? Tavam draudzenēm. Jā. Paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā ceļojumā. Čau!
Šis gan bija labs. Šis bija pamatīgi.